Visas pēdas tās būs drošums, cīņas stiprums, saules spožums. Dievs pats mājos tad pie jums, būs jums pils un patvērums. Nāciet pie tā kunga galdā, kad jūs grēku nastas spiež. Debes mirstam sirdī valdā, ko Dievs šaurā ceļā griež. Kāds ir zars pie vīna kokā, to kops Dieva stiprā rokā. Dvēseli sargā svētais gars, gaiš kā mīlīgs saules stars. Dievs lai svētī jūs un sargā, to no sirds mēs lūdzamies. Arī dzīves vētrā pārgā, viņa ceļā turieties, kas tam kungam sekot steigsies. Debes priekā ceļš tam eisies, tam, kas uzvar vaināks tiks, Dievs to viņam galvā liks. Dziediet kungam jaunu dziesmu, jo viņš ir darījis brīnumus. Tam guvusi uzvaru viņa labā roka un viņa svētais elkonis. Kungs ir pasludinājis, ka viņš atpestīs, atklājis savu taisnību tautu acu priekšā. Kungs, lai piedod savai tautai, lai dod tai spēku. Kungs, lai svētī savu tautu ar mieru. Āmen. Gods lai ir Tēvam, Dēlam un Svētajam garam. Āmen. Dziesminieks Dāvids teica, ka Dieva balss ir stipra spēkā un varā. Evaņģēlists šorīt atzīs, ka Dieva mīlestība jau stipri izpaudās Jēzus kristībās. Arī mēs tvīkstam pēc Dieva vārdiem tieši mums personīgi. Bet ikdienas misēkļi un negludumi attiecībās mēģina nozagt mūsu cerības un sajūsmu. Tāpēc nāksim atkal un izjutīsim to, cik dzirdošas ir Dieva ausis, cik maigi viņa piedošanas glāsti un cik īsa viņa atmiņa uz mūsu grēkiem. Lūksim savā klusumā. Pārliecība par Dieva piedošanas mieru un prieku atrodama ticībā uz Jēzu, kuru Jānis kristīja un kuru Dievs atzina, sakot, šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Tāpēc ticiet, paļaujieties un priecājieties, zinot, ka viss ir piedots Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Lūksim Dievu. Visu varenais mūžīgais Dievs pēc kristīšanas Jordānas upē, nolaižoties pār viņu svētajam garam, tu svinīgi pasludināji Jēzu par savu mīļo dēlu. Liec, lai arī mēs, tavi garīgie bērni, atdzimuši no ūdens un gara,
vienmēr būtu tev patīkami. To lūdzam caur tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu. Āmen! Svētīgi tie, kas Dieva vārdu dzird un pasargā. Klausīsimies Dieva vārdu. Pirmais lasījums ir no Jesajas grāmatas 42. nodaļas. Redzi, tas ir mans kalps, es viņu stiprinu, mans izredzētais, kas manai dvēselē tīk. Es viņam devu savu garu, viņš nesīs tautām tiesu. Viņš nebrēks un neklaigās, ielās nedzirdēs viņa balsi, aizlaustu niedri viņš nenolauzīs, kvēlošu degli viņš nenodzēsīs, uzticīgi viņš nesīs tiesu. Viņš nebūs nec salauzts, nec slāps, iekams nepiepildīs tiesu uz zemes, uz viņa bauslību cerību liek jūras salas. Tā saka Dievs Kungs, kas radījis debesis un tās izpletis, kas izplājas zemi un to, kas tur dīkst, kas dod dvašu ļaudīm uz tās un garu tiem, kas staigā pa to. Es esmu Kungs, es tevi taisnībā saucu, es tevi tveru pie rokas, sargu tevi un ieceļu tevi par derību tautai, par gaismu visām tautām, lai atdarītu acis akliem, lai no spaidiem izvestu ieslodzītos, kas tumsā mīt. Es esmu Kungs, tas ir mans vārds, savu godu nevienam es nedošu, nec savu slavu elkiem. Iepriekšējās lietas ir piepildījušās, un tagad es vēstīšu jaunas, pirms tās notiek. Es tās darīšu jums zināmas. Āmen. Otrais lasījums ir no Apustuļu darbiem, 10. nodaļas. Tad Pēteris tos uzrunāja. Patiesi, es saprotu, ka Dievs cilvēku neskat no ārienes, bet ikvienā tautā viņš pieņem katru, kas viņu bīstas un ir taisns savos darbos. Viņš sūtīja izraēliešiem vārdu, kas pasludina prieku vēsti, mieru caur Jēzu Kristu, kas ir Kungs pār visiem. Jūs to zināt, kas noticis visā Jūdejā, jau no Galilejas, kad Jānis pasludināja kristību, kad Dievs Jēzu no Nācerets ir svaidījis ar svēto garu un spēku, kā viņš gāja un darīja labus darbus un dziedināja visus velna kalpinātos, jo Dievs bija ar viņu. Un mēs esam liecinieki visam, ko viņš darīja gan Jūdu zemē, gan Jeruzālemē. Bet tie viņu nogalināja, piesistami krustā. 3. dienā Dievs viņu uzmodināja no mirušajiem un ļāva viņam parādīties. Gan ne visai tautai, bet Dieva iepriekš izraudzītajiem, mums, kas ar viņu kopā ēdām un dzērām pēc tam, kad viņš bija uzcēlies no mirušajiem. Viņš mums pavēlēja sludināt un tautai it visur liecināt, ka viņš ir Dieva nolikts soģis pār dzīviem un mirušiem. Par viņu visi pravieši liecina, ka ik viens, kas viņam tic, caur viņa vārdu saņem grēku piedošanu. Āmen. Aleluja.
Dieva klātbūtne, lai iedvesmo un atver mūsu sirdis un ausis, uzklausīt vārdus no Mateja evaņģēlija 3. nodaļas. Tad Jēzus devās no Galilejas uz Jardānu un ieradās pie Jāņa, lai tas viņu kristītu. Bet Jānis viņu atturēja, sacīdams: man vajag tikt tevis kristītam, un tu nāc pie manis? Bet Jēzus viņam atbildēja: tam tā jābūt, jo tā mums pienākas izpildīt visu pēc taisnības. Tad Jānis viņam atļāva. Pēc kristības Jēzus tūlīt iznāca no ūdens un redzi, debesis atvērās, un viņš redzēja Dieva garu nākam kā balodi un nolaižamies uz viņu, un redzi, balss no debesīm sacīja: šis ir mans mīļotais dēls, uz ko man labs prāts. Āmen. Dievs, tu vislabāk pazīsti patiesību, atklāj to mums caur savu iedvesmojošo vārdu šai brīdī. To lūdzam caur Jēzu. Āmen. Tas ir kā priekšniekam iet pie sava padotā un lūgt, lai aizdod naudu. Tas ir kā pulkvedim prasīt karavīram: iemāci man soļot. Kā pilsētas mēram aizņemties no sētnieka slotu un slaucīt ielu. Vai kā ārstam iet pie sanitāras un prasīt padomu pacienta ārstēšanā. Vai kā mācītājam iet pie sava draudzes locekļa uz grēksūdzi. Apmēram tā bija Jānim kristīt Jēzu. Tāpēc pilnīgi saprotama ir viņa reakcija, kad Jēzus to lūdz. Man vajag tikt tevis kristītam, un tu nāc pie manis? Atsauksme uz Jēzus kristībām atrodama visos 4 evaņģēlijos. Vienīgi Matejs atklāja dialogu starp Jāni un Jēzu, tādu kā kaulēšanos, kurā Jānis sākotnēji stīvējas ar Jēzu, argumentējot, ka īstenībā taču vajadzētu būt otrādāk, jo Jēzus ir pārāks par viņu. Bet, lai labāk saprastu kristību prakses sākotnējo izcelsmi, no kurienes tad tā radusies, vērts noskaidrot, kā pašam Jānim vispār ienāca prātā kristīt cilvēkus Jardānas upē. Viens variants bija, ka jūdi praktizēja šķīstīšanas rituālu ar tādu kā iemērkšanu, ko sauca par mikveh. Tās bija tādas rituālās vannas, kas tika praktizētas Jāņa un Jēzus laikā, bet interesanti, ka tas nebija tā kā vienreiz mūžā rituāls. To biežumu diktēja vajadzība. Ja vajadzēs, atnāks vēl, noskalosies vēl, notīrīsies no grēkiem vēl. Kumrānas esēņi piedalījās regulārās rituālās mazgāšanās procedūrās ar to pašu mērķi – šķīstīšana. Bet tā kā tas notika tuksnesī, kur piekļuva ūdenim bija gaužām ierobežota, kas zina, kāda bija to regularitāte. Un vispār, vai Jānis kādreiz būtu bijis esēņu kopienas biedrs, ka viņš zināja par to? Un vēl viens iespējamais variants, kad pagānu proselīti pārgāja jūdaismā, viņiem kā daļa no iniciācijas arī bija jāiziet speciālas rituālās šķīstīšanās tradīcijas. Kaut gan te Bībeles pētnieki apšauba, ka Jānis to varētu būt noskatījies no viņiem, jo šī prakse esot parādījusies pēc Jāņa laika posmā. Kas zina? Kaut gan neviens no šiem šķīstīšanas piemēriem īsti neatbilst tam kristību modelim, kādu praktizēja Jānis, tomēr iespējams, ka tas bija kāda no tiem atvasinājums. Jo arī Jāņa kristības mērķis bija grēknožēla un piedošana. Cilvēki, kas nāca pie Jāņa kristītāja, no šī rituāla viņš ieguva savu pseidonīmu kristītājs. Katrā ziņā tie cilvēki, kas nāca pie viņa, izsūdzēja viņam savus grēkus, lai būtu gatavi saņemt Dieva piedošanu un pestīšanu. Mums, kas dzīvojam gadsimtiem ilgā kristietības tradīcijā, tas šķiet vairāk nekā pašsaprotami, bet toreizējā sabiedrībā, senās vidusjūras pasaulē, tas bija viens tiešām sīksts kumos, ko sagremot. Tajā laikā sevi cienoši cilvēki, un it īpaši tas attiecās uz vīriešiem, bija gatavi darīt visu, lai tikai nesabojātu savu godu un izvairītos no jebkāda apkaunojuma. Tāpēc
nākt pie Jāņa uz kristīšanu un nožēlot savus grēkus publiski, nu tā ir tāda atklāta slavas un cieņas zaudēšanas pazīme. Labi, nu bet no visiem iespējamajiem kristību kandidātiem pēkšņi te nāk Jēzus. Ko iesākt? Nevienam nav šaubu, ka šādā vēsturiskā izpratnē Jēzum kristības absolūti nemaz nav nepieciešams un varbūt pat nav ieteicams. Un tomēr tur viņš stāv. Pieteicies pie Jāņa uz kristībām, un jebkuru kristītājs stomīšanos noraida ar vārdiem: tam tā jābūt, jo tā mums pienākas izpildīt visu pēc taisnības. Evaņģēlists Matejs maigi norāda uz Jēzus paklausību Dieva likumiem, pazemību Dieva un cilvēku priekšā, un lasot cītīgi, es kaut kā starp rindiņām salasu Jēzus vēlēšanos būt tur, kur ir cilvēks. Cilvēks parastais, cilvēks nepaklausīgais, cilvēks kļūdainais, cilvēks neveiksmīgais, cilvēks neiecietīgais un nesavaldīgais, cilvēks grēcīgais, cilvēks es un cilvēks tu. Un ka tieši tāpēc Jēzus izvēlējās kristīties pie Jāņa, lai mirktu vienā ūdenī ar grēcīgajiem, lai atrastos vienā baseinā ar nepilnīgajiem, nevis sabiedrībā, kur valda pārliecība par savu absolūto nevainojamību, bet lai saslapinātos ar mūsu dziļi personīgajiem trūkumiem. Starp citu, senākos laikos baznīcas tika būvētas tā, lai altāris būtu pēc iespējas attālāk no solu rindām, ka mācītājs smalkajam degunam nav jāsajūt no kūts nu pat iznākušās reti, kad mazgātās tautas smakas. Jo tālāk, jo labāk. Cilvēks Dievs tieši pretēji ienira starp cilvēkiem, kas smirdoši pēc grēka, nokaunējušies paši par sevi, savu raksturu, nenoturību pret vājībām, slēpjas no kaimiņiem, kolēģiem, pat radiem, lai tikai netiktu pamanīti, kā savas vainas apzinājušies. Trūkumus atzinuši un savu cilvēcību vispirms jau paši sev atklājuši. Pazemojoši jūs teiktu, atbrīvojoši Jēzus atzītu. Tāpēc, kā patiess cilvēks un patiess Dievs, viņš parāda mums, ka viņš vienmēr būs tur, kur esam mēs, ar saviem pārdzīvojumiem, kritieniem un celšanos, tur, kur mēs mēģinām atkal, pat ja ar 1., 2. vai 1121. reizi atkal neizdevās. Jo Jēzus kaut kur teica, ne veseliem ārsta vajag, bet slimiem. Ne jau dižoties mēs nākam pie Dieva, bet noilgojušies patiesības. Ne jau aiz pārākuma mēs nākam uz baznīcu, bet gan izsalkuši pēc Dieva klātbūtnes, iztvīkuši pēc kailas atklātības, bez liekiem izlikšanās kankariem, bez melošanas sev un citiem. Un to ir labi apzināties, ja arī jūs šodienas evaņģēlija vārdos izlasāt Jēzus klātbūtni pie jums, kad nejūtaties perfekti, balti un pūkaini, izcili, priekšzīmīgi, bezgala mīloši, bez vainas un krunkas, nu tādi, kādus tikai filmās redzam un pasakās lasām. Toreiz Jēzus iekāpa pie ikviena godīgā grēcinieka Jardānas upē. Un vēl šobaldien viņš kāpj mūsu dzīves kristību, šķīstīšanās, atzīšanās un uzticēšanās upēs, kad kā sīpola kārtiņas vienu pēc otra plēšam no sevis melus, izlikšanos un tēlošanu. Jēzus nāk pie mums jebkurā mūsu upē, Ventā, Abulā, Daugavā, Gaujā vai Mūsā, Mozelē, Faks vai Des Plains Rivers upēs,
vai jebkur citur, kur mēs iekāpjam, esam vai mirkstam, savās asarās, pārdzīvojumos, sāpēs, smagajās pieredzēs un visā plašajā emociju un pieredzes spektrā, ko dzīve mums piespēlē. Jā, mīļie, tieši tur un nekur citur es ticu, ka ir Jēzus. Tas jau sen mums vairs nav noslēpums, ka viņš nav sajūsmā par spožumu, glanci, smalkām, tukšām runām un glauniem tērpiem. Viņš ir ar mums, mūsu dzīves straujajās, atvarainajās un līkumotajās upēs. Gan tad, kad pieņemam smagus lēmumus, gan arī tad, kad svinam lielas un mazas dzīves uzvaras. Gan tad, kad viļņi ir straujāki par mums pašiem, gan arī tad, kad kārtējo reizi mācāmies piedot sev un lūgt piedošanu Dievam. Un kas zina, kurš bija tas īpašais brīdis mūsu dzīvē, kad gars pieskārās un iečukstēja? Šis arī ir mans mīļotais bērns, uz ko man labs prāts. Āmen. Mēs ticam Dievam Tēvam, debesu un zemes radītājam, kurš ir pilns pacietības un nebaidās no klusuma, kuram nevajag katru mirkli piepildīt ar troksni un kustību, kurš ir viņpus klaigāšanai un satraukumam, kurš necīnās par uzmanību. Mēs ticam Dievam Dēlam, radības pestītājam, kurš vienā naktī gandrīz nepamanīts ieslīdēja Betlēmē, kurš 30 gadus nodzīvoja bez slavas un steigas, kurš regulāri pavadīja laiku ar savu pacietīgo tēvu un gaidīja pareizo brīdi, lai kļūtu ciešanu kalps, kurš klusējot stāvēja savu apsūdzētāju troksnī ar klusumu, pārspējot viņu vārdus, kurš nomira un augšām cēlās klusā svētdienas rītā. Mēs ticam Dievam svētajam garam, kurš stiprina, spēcina, atjauno un atspirdzina, reizēm parādoties acīm redzamā spēkā, citreiz klusā elpas čukstā. Mēs ticam vienam Dievam, kurš pacietīgi gaida mūs un ilgojas, lai mēs darītu tāpat. Āmen. Lūksim Dievu. Varenais Dievs, brīnišķīgais Tēvs,
mēs nākam pie tevis ar lūkšanā, tev pretīm pastieptām rokām. Satver tās un uzklausi mūsu sirds vārdus, lai tie ir tavām ausīm mīļi un skaidro arī mūsu pašus, kungs. Pārdomājot un svinot tavas kristīšanas noslēpumu, mēs pielūdzam tevi, kungs Jēzu. Mēs pielūdzam tevi, kas vēlējies saņemt kristību Jardānas upē, lai mums atgādinātu mūsu kristības lielumu un cieņu. Mēs pielūdzam tevi, līdz galam paklausīgais Dieva kalps, kas iepriecina tēva sirdi un kurā viņš roda savu lapatiku. Mēs pielūdzam tevi, mūsu brāli un draugs, kas vēlies vienmēr visās dzīves situācijās būt mums tuvu līdzās, saprast, uzklausīt, just līdzi, priecāties līdzi, smieties un raudāt mums līdzi. Mēs pielūdzam tevi, maigais un žēlsirdīgais kungs, kas aizlūzušu niedri nenolauz un tikko kvēlojošu dakti neizdzēs. Mēs pielūdzam tevi, kas nāci celt un nevis gāzt vai tiesāt. Mēs pielūdzam tevi, kas esi tautu gaisma, tēva izvēlētais, jaunās derības dibinātājs. Mēs pielūdzam tevi, Dieva dēls, mūsu cerība, jo tevis dēļ atveras debesis. Tev paklausot nonāk svētais gars un pār tevi tēvs izsaka savus svētības vārdus un kopš tā brīža mūžam arī pār mums. Kungs Jēzu, lai tavas svētības, tavs miers un tavs prieks nāk pār mums. Nāc, kungs Jēzu, tavā svētajā garā, kļūsti valdnieks pār visu mūsu būtību un atbrīvo mūs no pakļaušanās cilvēciskām jūtām, no augstprātības, no tukšas iedomības, no visa, kas varētu būt par šķērsli tava svētā gara darbībai. Bet tā vietā, kungs Jēzu, nāc un pārņem mūs ar savu pazemības garu, mīlestības garu, lai arī mēs spētu mīlēt ar pilnīgu mīlestību, ar bērna mīlestību. Kungs, māci mūs paļauties vienīgi tev, nodot savas sirdis, jūtas, domas un visu dzīvi tikai tev un kalpošanai tavam vārdam. Māci mums, kā uzticēties tam, ko tu esi teicis, un kā palikt nešaubīgi ticībā, kas atpestī. Turi savās plaukstās, Tēvs, šo pasauli, kur tik daudz sāpju, sāpināto un sāpinātāju, kur tik daudz pāridarījuma, ļauna darītāju un cietēju no ļaunuma sekām. Visās pasaules malās, vietās, valstīs un tautās. Apsedz visu cilvēci ar savu mīlestību, kas dod mieru un izlīgšanu tautām, kas pasludina uzvaru un aicina piedot. Māci mums bērnišķi ticēt un bērnišķi lūgt par valstu vadītājiem un padomdevējiem, prezidentiem un ministriem, par ticīgajiem un visiem, kas vēl meklē ceļu pie tevis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tas kungs, lai tevi svētī un pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz tevi un lai dod tev savu mieru. Āmen. Mūsu Kunga žēlastība
Būsim priecīgi